meditēju un mizoju ingveru. Līdz lūkai. Jēš! Šitam jūt dūmiņu. To zinām tikai mēs. Čau, draugi! Mums ir tāda lieta. Man liekas, ka vasarā viena no labākajām lietām ir grillēšana. Jā, bet man grillēšana uzreiz asociējās ar beigo ņemšanos pie grila. Tur jāber ogles, kamēr viņas aizdegās, tas viss šķidrums, restis, viņas vēl tur jātīra. Tas nav priekš manis. Man liekas, tīri labi var visu pagatavot arī uz pannas vai mājās, cepškrāsnī. Es tev nepiekritīšu. Kāpēc? Tāpēc, kad man liekas, ka tas smeķis jau nāk no tā dūmiņa, un kad mēs iekurinam un viss tas procesiņš, tas ir tas, kas dod tai gaļai to garšu. Domāju, mēs varam mēģināt sacensties. Tu gatavos grila, es gatavoju pa savai metodei, un tad skatīsimies, kam sanāk labāk. Man liekas tomēr, ka man būs labāks, bet es domāju, mēs varam sākt ar vasaras tādu klasiku un taisīt lielo burgeri. Labi, sarunājuši. Uz 1, 2, 3, tu sāc skaitīt. 1, 2, Jā, davai. Ko? Klausies, Zana, bet man liekas, mēs aizmirsām vienu lietu, lai tas viss būtu objektīvi. Mums vajadzēs noteikti kādu žūriju, kas to visu nogaršo. Tas gan, jo es jau uzreiz teikšu, ka man ir labāk. Davai, aicinām tad kādus 4 cilvēkus, lai mums pēc tam visu nogaršo. Uģi, ja jau tu esi tāds grilu māsters, un tad pastāst, kas ir jāņem vērā, lai sanāktu labs grilēts ēdiens. Pirmām kārtām vajadzīgas ir labas ogles, otrām kārtām ir vajadzīgas nelielas zināšanas. Tās man laikam nav, tāpēc es negribu tur būt. Rādi, ko māki. Nu, Zana, kas būs tavā burgerī, pastāst? Dūmu aromāts būs? Dūmu aromāts būs. Nu, es taisīšu tādu ar savu papildinājumu ar karamelizētiem sīpoliņiem, ko tu uz grilu, piemēram, nevar nemaz uztaisīt, ja? Varu. Kā tu vari tur karamelizēt sīpoli? Kliņu uzliek virsū. Uģi, kad tu parasti atklāji grilu sezonu? Kad sniegs pēdējais vēl ir redzams? Mežā, taču ziemā desiņas arī var uzcept. Jā, tas gan, tur es piekrītu. Kā tev iet, Uģi? Man iet ļoti labi. Es meditēju un mizoju ingveru. Kur tu liksi ingveru? Robežosies mans burgeris starp klasisku un varbūt tik ļoti netipisku burgeri. Kā taviem sīpoliņiem iet? Nu, viņi tur lēnām čurkstinās. Bet tie sīpoli smird, klausies. Bet ārā jau viss dabīgā ventilācija, viss izgaro. Nu jā, dūmi arī. Bet tie dūmi uzreiz tev nāk virsū, tev visas drēbes, uzreiz tur viss smird. Bet tu ņem līdzi citu krēklu, es tā vienmēr daru. Nu tad, kad redz, es cepu, uzvelk vienu krēklu. Nu jā, nu bet uz ballīti, taču arī tu vienmēr pārģērbies. Tā, nu kad sīpoliņi nedaudz apcepušies, jāliek klāt cukurs. Tā, es pielikšu arī sojusmē vidēji sāļu, lai nav pārāk sāļu. Ar cukuriņu kopā būs baigi labi. Cik sastāvdaļas būs tavam burgerim? Tā, nu man ir maizīte, man tur būs kaut kāda mērcīte jāuztais. Majonēzīti sajaukšu ar droši vien marinātiem gurķīšiem. Klausies, tu aizdos man majonēzi, pēc tam arī es īstenībā varētu, jā? Super, paldies. Man būs karamelizētais sīpoli, tomātiņš, svaigais salātiņš, marinātie gurķīši, sieriņš uz gaļas. Tāda klasika. Es eju drošo ceļu. Man būs salāts, man būs salsa, man būs glazūra, majonēze un maize. Man būs mazāk nekā tev sastāvdaļas. Tu jau kā šefpavārs tur izpaudies uzreiz, protams. Nē, visi ļoti vienkārši. Nu nevar jau vienkārši. Gaļiņas, sieriņš, gurķītis, tomātiņš. Nu, es eju uz risku šoreiz. Tā, man vajag ķerties klāt arī pie manām mērcēm. Man vajadzēs rīsu etiķi. Man noteikti vajadzēs mazliet sezameļu. Soja, jā, ar samazinātu sāls saturu. Uģi, kā tev liekas, kāpēc visi saka ārā vienmēr viss garšo daudz labāk? Nu, cilvēks jau no dabas nācis. Es domāju, ka tāpēc mēs jūtamies vislabāk. Tā, kaimiņi. Taisīs man gurķa burku. Nē! Šitā gan es nebiju redzējis, kaut ko uz malas. Uz maliņas parulē. To, man liekas, es nevarēšu. Es iešaikošu kečupiņu. Jēs! Nu, tev gatava mērcīte? O jā, tā nav mērcīte, tā man būs glazūra.
Kam? Gaļai? Jā. Ok, nu tu ej točni kaut kādu nopietno ceļu. Vai ne? Man Bet sāk klausies, palikt Zana, baila. tu teici, ka tev vairāk īsti nav ko darīt. Jā, man Manā viss moglē gatavs. mazliet vajag laika vēl. Varbūt mēs varam uztaisīt mazu pārtraukumu un aiziet kaut ko uztaisīt no mūsu atbalstītājiem. Kaut ko iedzeram? Nu, kaut ko iedzeram. Aiziet. Tā, Zana, es tev parādīšu vienu baigi labo vasaras kokteili ar šitādu te zaļo Jack Daniels Apple viskiju. Ok. Tā, mēs sāksim ar to, ka mums vajag daudz ledu. Ņemam. Tu tā nežēlo, ja? Jā. Līdz lūkai. Jā, es par smažo ļoti labi. Tā, un tad mums ir nepieciešams laimes. Tu tāpat izspēdi suliņu, ja? Jep. Tā, lai mums kokteils būtu labi vienmērīgs, samaisīsim. Mazais tips un triks. Laimu parasti kokteilī liek tajā pusē, kur salmiņš, lai dzerot mēs varam uztvert garšu arī ar ožu. Labi, tad mēģinam tā, kā vajag. Aiziet tā. Un vispār man liekas, ka arī manas ogles jau tūlīt ir gatavas. Paldies, Uģi, par kokteili. Šis bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Ņem par labu, tagad tikai galvenais nekļūt izklaidīgiem, neatstāt indukciju ieslēgt. Mums tikai tagad jāsagatavo ir gaļa. Tad varam Vai sākt tev ir lēnām. gatava gaļa jau? Man ir gatava, bet man viņa jāstājas ir Man formiņās. arī tas pats ir jāizdara. Man ir šādi, piemēram, ja? Burgeris Es ar tā. rociņām. Man patīk sajust to produktiņu mazliet. Labi. Es atkal gribu uzticēties ierīcēm. jo viņas Ierīcēm. Tu uztaisīs esi man- gadžets, inspektors gadžets. Kā var zināt, cik daudz vajag gaļu, Uģi? Jo vairāk, jo labāk. Gandrīz vienmēr. Nu, es parasti taisu kaut kur ap 180 gramīgu kotleti. Un tas, ko es ieteiktu, vienkārši nepārmocīt gaļu. Nekad nelikt viņai klāt sāli. Sāli tikai uz cepšanas brītiņu. Es pieliku sāli. Ahahaha! Kāpēc nevar likt sāli? Tāpēc, kad sāls cepšanas brīdī izvilks ārā mitrumu no gaļas un tev būs stingrāks burgerītis. Tātad visu gaišu, mani mīļie skatītāji, šodien nebūs labs burgers. Nu, otrs variants tev tagad ir neizcept viņu līdz galam, lai viņš līdz galam nesavelkās. Tad tu neko neliec klātai gaļai? Absolūti neko. Tīra maltā gaļa lielo. Galvenais ir gaļas kvalitāte, un lai gaļa runā pati par sevi. Tā, kur man būs arī mazliet netipiska salsa, kas būs no lokiem mazliet kapāta ķīploka un ingvera, kas būtībā ir tas pats, kas manā glazūrmērcē. Un tad mēs pievienojam sezameļu, rīsu etiķi un arī mazliet soju. Burgerim, kad cep gaļu. Vajag taču lielu karstumu gaļai, vai ne? Nē, burgerim vajag vidēju karstumu, it sevišķi, ja to dara uz grila. Pārāk karstas ogles sadedzinās gaļu un pārāk zema temperatūra savukārt atkal nedabūs to smuko kraukšķu virsū. Nu, vienīgais iegūms, ko es redzu tev šobrīd, ir tāds, ka tu vari likt gan gaļu, gan maizītes. Jep. Man jāizcep viens, tad otrs. Nu, re. Vēl viena lieta, ko es noteikti iesaku, ir gaļu nespaidīt, uzlikt viņu vienreiz, ļauj, lai viņa cepās. Un grila gadījumā, lai viņa nepieliktu pie restēm, ļaut viņai pacepties vismaz 2-3 minūtes, tad gaļiņa nokaramelizējās un var apmest viņu atpēc. Man ir ļoti laba grila panna. Zināji, ka čuguna panna, tāpat kā zelts, viņam ir mūžīga vērtība. Ja tu nezini, kur ieguldīt savu naudu, ieguldi čuguna pannās. Glazēšanas darbiņš. Man atkal vajadzēs sagatavoties tais gaļas cepšanai. Varbūt mēs varam pēc maizīšu cepšanas un tādas gaļas cepšanas paņemt mazu pauzīt. Ohoho, aiziet. Uģi, uzspēlējam vienu spēli. Uzspēlējam. Spēle saucās Grill and Fun. Okay. Tātad tev būs jāizstāsta anekdots tad, ja rats uzgriezīsies uz šejieni. Okay. Bet, ja tev apstāsies šis radītājs uz grilu, tad tev jāizstāsta kāds vērtīgs vēlams padoms par grilēšanu. Labi, bet tu sāc. Nē, tev tas ir rokās. uzdevums tev. Mans uzdevums? Jā. Okay. Kurš ir bibliotekāres mīļākais barbekju ēdiens? Šuškebabs. Labi, mēs esam atpūtušies. Mēs varam ķerties tālāk pie cepšanas. Es lieku gaļu. Tev arī jau gaļa cepās. Man viss glazējās. Tad viss būs pa forši. godīgam. Jep. Es uzliku 3 gaļiņas, ja nu man viena nesanāk.
Tev būs tāds labi cepts vai vidēji cepts? Man būs vienmēr un tikai vidēji cept vai vidēji labi. Tu zini, kāds man būs? No? Tāds kāds sanāk. Zāne, izskatās, ka mums ir vēl viens izaicinājums. Un tas šoreiz būs mūsu klasiskais laikapstāklis - lietus. Uztaisi burgeru pirms lietus. Jā, mēs cerams, ka paspēsim. Nav varianti, jāpaspēj. Tātad mērcīte. Zini, kā es jūtos tagad kā tajos pavāru šovos, kur tā kā viss uz ātrumu pēdējās sekundes. Nu ko, burgeri gatavi. Mēs esam saskandināti tā kā. Tātad mani burgeri būs uz zilā šķīvīša. Manējie būs uz baltā šķīvīša. Bet to zinām tikai mēs. Tie, kas garšos, tie to nezinās. Tā kā tā būs pa īsti maklā degustācija. Savukārt jūs, mīļie skatītāji, šeit lejā YouTube komentāru sadaļā ierakstiet, kas jūsuprāt ir labākais kokteils grila ballītei, un viens no jums saņems superīgu dāvanu no Jack Daniels. Nu, jums ļoti labs. Nu, kā šis uz pānas vai uz grila? Nevar saprast. Šis neturās tik labi kopā. Šitam jūt dūmiņu. Varbūt viņi mēģina mūs maldināt ar tiem sīpoliem karamelizētiem. Balsojam? Jā, es saku uz pānas. Nu tad šis arī uz pānas vai uz grila? Manuprāt, uz grilu. Nu, redzu, ja taču teicu, ka nebūs tā, ka uzreiz varēs pateikt, kad uz grilu taisīts viss ir super duper garšīgi un uz pannas tā. Jā, Zāne, laikam man būs tiešām jāpadomā tā nopietnāk, ko es nākamreiz varētu izdarīt labāk. Nu, es joprojām palikšu pie sava, ka uz pannas vai uz kaut kādiem citiem virtuves gadžetiem var uztaisīt ļoti labi. Tu mēģināsi pierādīt man pretējo. Tiekamies nākamajā reizē, bet tu apdomā, vai tev tur nevajag kaut ko tur izdomāt labāk, es noteikti padomāšu, Tad tu aizbrauc mājās un tu ej tīrīt savu grilu, jā? Jā, tā sanāk, jā.